Ar koncertu 21. oktobrī Jelgavas kultūras namā savu 25 gadu jubilejas koncertu tūri uzsāks grupa Tumsa. Jubilejas tūrē skanēs gan grupas lielākie hīti, gan citas dziesmas. Piedalīsies grupas pašreizējais sastāvs – Jānis Daugalis, Haralds Drekslers, Kaspars Boroduško, Valters Frīdenbergs, Dāvis Ābrams un viesmākslinieks Oskars Kurdeko. Pirmais tāds jubilejas koncerts lielais bez Mārtiņa, savā ziņā nosacīti. Jā, fiziskā ziņā, jā, viņš būs bez Mārtiņa kā vadošā, kā līdera, kā drauga, bet Mārtiņš jau tāpatās tur būs un visnotaļ piedalīsies tajā visā procesā. Tieši tāpatās, kā viņš to darīja agrāk, tieši tāpatās, kā arī liekot programmu un vispār domājot par koncertiem, viņš jau tāpatās mums ir tepatās blakus. Un bez Mārtiņa dziesmām pilnīgi noteikti nav iedomājams neviens Tumsas koncerts. Un izņēmums nebūs arī šie jubilejas koncerti, jo mēs kopā ar džekiem domājam, 25 gadi, tad ir jāaiziet, kā es saku, jāiekāp tajā vilcienā un jāizbrauc cauri visām Tumsas pieturām, sākot ar pašu pirmo, kas varbūt daudziem pārsteigums, bet arī bija bez Mārtiņa. Mārtiņš nebija sākotnējā Tumsas sastāvā, un tad lēnā garā, ejot uz priekšu, gan izdziedot vecās dziesmas, gan Mārtiņa dziesmas, gan arī jaunās dziesmas, tad tā arī mēs to jubilejas koncertu būsim saveidojuši. Tā ka visu gada gājumu un visu paudžu Tumsas fani varēs dzirdēt kādu sev mīļu dziesmu no kāda, gan no Tumsas albumiem, gan arī tādām dziesmām, kas vēl nav izdotas. Tāpat uz skatuves kāps arī Tumsas draugi un īpašie viesi – Annija Putniņa, Aija Andrējeva, Crazy Dolls, Pern un citi. Tiesa, lai saglabātu nelielu intrigu, pagaidām netiek atklāts, kurā pilsētā kurš viesmākslinieks uzstāsies. Emīls tika līdz Tumsai tādā veidā, ka Emīls mācījās, šeit mācījos Liepājā mūzikas koledžā. Tajā brīdī, kad mēs iepazināmies, grupa bija kapelāns, kura vienā brīdī vienkārši sanāca tā, bundzinieks Matīs aizgāja armijā, un tad grupai bija kaut kas jāmaina. Mūzikas stils, un arī cilvēki pamainījās, līdz ar to atnāca Kaspars. Jānis piedāvāja grupai nosaukumu Tumsa, kas tā arī atgāja, bet man iepazīstināja Feliks draudzeni ar puišiem, un tā es tajā brīdī paliku ar viņiem kopā kādu laiku. Jā, tas tā ir. Tā kā, meitene. Bet tu biji pirmais Tumsas solists? Par šo jautājumu man īsti nav skaidrības, tāpēc, ka Jānis jau grupu dibināja pirms tam, un kāds jau viņā dziedāja. Tā kā, gan jau praktiski šobrīd šeit es esmu, jā. Tātad, kā pirmais, pretendēju uz šo godpilno nosaukumu, kā pirmais solda. Un tagad mēs tev varēsim dzirdēt arī 25 gadu jubilejas koncertā. Mēs esam vienojušies par vienu dziesmu, kuru mēs izpildījām ar tā laika sastāvu, kas saucās Zibens, un pie tā arī paliekam, pie vienas dziesmas, jo Valteram ir ļoti liels talants un drosme, kad viņš spēja izpildīt Mārtiņa dziesmas. Es to nespēju. Man tas ir kaut kāds iekšējais tāds slieksnis, un es vairāk jūtu, ka es to nedrīkstu, nekā, ka es to nespēju. Tāpēc es to nedarīšu. Un, būs tā noteikti viņa paša būtība, un savā ziņā varbūt pat varētu teikt, viņš pats kaut kādā mērā būs uz skatuves. Laikam vēl to kārti paturēsim nedaudz iekšā līdz pirmajam koncertam. Albums, jāsaka tā, tas noteikti kaut kad būs.
Vai tas šogad tas noteikti nebūs, to es varu pateikt droši, vai tas būs nākamgad, vai tas būs aiznākamgad. Tas laikam nav tas mūsu pašmērķis izdot tagad albumu un parādīt kaut cik pēc skaita ziņā dziesmas, kas no ir tapušas. Nē, mēs dzīvojam un strādājam ar kaut kādu savu iekšējo sajūtu. Un ja tajā brīdī rodās kāda dziesma, to mēs arī uzrakstām, to mēs ierakstam, ieskaņojam un spēlējam arī tālāk koncertos, bet jā, nav tas pašmērķis izdot albumu un tagad sēdēt studijā un kaut ko tur piespiesties un domāt. Nē, mēs forši draudzīgi pavadām visu šo laiku kopā ar džekiem un muzicējam. Jā, arī taisam dziesmas, protams, kā, un noteikti būs kāda izlase no jaunajām dziesmām, kādreiz arī taustāmā formātā. Tumsas jaunie, vecie, bijušie, esošie draugi. Tiekamies jubilejas koncertos. Iekāpsim Tumsas vilcienā un izbrauksim cauri pilnīgi visām Tumsas pieturām, sākot ar pašu radīšanu līdz pat mūsu šai dienai. Tiekamies! Koncerti notiks 21. oktobrī Jelgavā, 28. oktobrī Valmierā, 29. oktobrī Rēzeknē, 5. novembrī Liepājā, 17. novembrī Rīgā, savukārt noslēgsies koncertūre uz kuģa Tallink Izabele 18. un 19. novembrī. Biļetes pieejamas biļešu paradīzes kasēs.